Tu gan šorīt tāda čadīga skatos. Jā, ko tu? Taču Andrīts brauc mājā. Pirti kurinām tīrāgiem mīklie jaucu. Tas es skatu to vārdu. Andrīšam dikti tas rabarbar rāsas garšo, varbūt izcep, nu, Izcepu jau mums čakla sieva, es jau to pašu saku, miega māte jau raušas necep. Nu jā. Kas tev ir, vai. Klausies, es taču tev atvesu mēdutiņu, kā solīju. Reku, lūdzu. Vai, paldies, Ēmīli, griķu ziedu mēdus. Griķu ziedu mēdus. Paldies. Kad malšu pieniņu, tad ar krējumu atlīdzināšu. Labi, un reku tavam jācepam mēsdits, lai visi kāstus vārdu mīklas. Labi, paldies. Vai, bet klausies. Tavam Andrim taču sen jau vajadzēja tev atpakaļ drīkst pie varbūt. Jā, šitais. Klau, neko lielu taču nebūs sapelnījis. Nu, zini, labāk paša vīze, nekā cita zābaks. Nu, Emīlī, katrs pats savus laimes kalējus, un cik tā to tālu ar tām savām vīzēm esi tikusi, ko? Nu, tu te Marī nesprēgā. Es to pašu saku, kā māk, kā dzied, un kā laikā jādzīvo. Jā. Guļots akmens ūdens met. Klausies, piesēd nāc. Es pirmīt braukdama Zeti satiku. Ak tā? Un ko tu šitam tas atsīko? Vai nu, kā pa brīnumu, nebija laiks runāties. Aizlikās pie prišēja. Ak tā? Nu jā. Tā ir tu vajadzētu. Nu tā Zete. Zete taču gatavā ciema soka. Jā. Zem cita galdiņa jau kājas vienmēr viegli turēt. Ir? Labi? Nu tā jau ir, Marī, kā tu saki. Jā, tā Zete pa ciemu vienmēr tājas klačas izplata. Jā. Es tiešām nevaru saprast, pa kuru laiku viņa visu paspēja. Es nezinu. Vai, Marī, labi, es tev pastāsmu atdevusi. Jā. Es nu laikam došos, man vēl tik daudz darāmā. Bet vai aciņas tā kā varētu turēt? Tik labi izskatās, ne? Nu labi, jā, paldies, Emīlī, paldies, lai tev laba diena, jā. Labi, es nu došos. Jā, Atā. Tiešām, pa kuru laiku tā Zete visu paspēja. Lokus pavarot, māju iztīrīt, un vēl apskriet visus kaimiņus, visus aprunāt. Nesatu. Tieši. Nu, pirti kārtīgie kuriņi. Tu man pasaki, kā var pirti nekārtīgi kuriņi? Mūždien tev tās tavas pārgudrības tikai prātā. Sotiņas iemēci. Andrīšam patīk tās ozola. Redzi? Tāds mugurā Andrīts atsūtīja. Man vai? Jā, svarīgs. Es beru. Velts mugurā. Iemēcu visas sotiņas, gan ozola, gan bērzu. Ātri saprots. Mūždien tikai tāda gudrības. Ej uz pirti! Nu, tas ej jau te. Ej tajā pirti. Vai. Gadus dēlu neredzēt. Nu jā,
rīkojies pārzemē, vai tad tu maz viņu pazīst, ko? Zēte, nu ko tu runā? Nu kura māte tad savu bērnu nepazīst? Pat pēc 20 pazīšu. Ziņu deva no pašas Francijas, saka, gaidiet būšu. Ai, būs izaudzis, nobriedis, vīrišķīgs. Cik tev gadiņu tagad ir? Nu, tāpēc, ka braucu projām, ir 9. Nu, pie tos 5. Jā, 24. Akurāt 20! Nu tā kā gatavais precinieks, kā es tev saku. Nu, vai tā nelikās manīt, ka tāda kā domāko? Zeti, nu ko tu, nu tak puika vēl. Nu kāds tev tur puika? Tagad tak puikām pašiem puikas rodās. Tu zini, kas tai Francijā notiek? Tu tā gaišā dienas laikā parciņā nemā tā kā sunīši. Tu brīvā mīlu viņiem skatīties gribas. Ko tu runā, man samīts tādas lietas ni un ni. Nu ko tev tur ni un ni? Atvedīs tev mājās vēdeklīnu. Mulatīti. Tu runā, ka tu mulatīti. Par māmulīti sauc. Iesauks ar vēl. Labi. Nu, ja starp mums redz meitenēm runājot, priekšā tak interesējās kas un kā. Ko tu mums šeit vajag? Nu, tu kā ko? Nu, tak precešana. Prece? Kā prece? Nu, ko tu tur neizliecies, tak priekšu amaldiņai, tak pāri 20, tak gatavā līgā, ka es tev saku. Nu, tu tak vecas ir tik bagāts tāda ģimene, vecas tur kokiem nemās, tur viņam ir servis ir, viss ir. Es te par kādu vārdiņu vilstu, ja kas. Nu, ja kas tad izskatās, ka es jau bildus? Jā, nu, ko tu? Nu, es tad tikai saku, ka es varētu. Nu, kas ir? Esi nu rāma, pats liels cilvēks. Zinās, kad un ar ko. Nē, nu, protams, bet tak labs padoms, tu tā izalta vērts, vai tu saku Mariju? Jā, Zetiņ, nu ir tā, kā tu saki, kaut kāda ķibele jau viņam šitai vietā ir bijusi. Tā. Bet tak jauniem tak viss ātri bijis un izbijis, kā es tev saku. Nu, kā tā? Ko tā vecas? Tā nerunā vecas. Neesais pa māju kā apsakas, nu, šito laimi dēlu, mājā palīgs būs. Bet atceries toreiz, ka braucu uz to prāta vāku, ja? Nu, jā. Tā labi, ka naudiņa palika vēl atpakaļ ceļa biļetei. Bet tā, ka neviena alga mierā neliekas, nu mīklas vienviņam prātā. Arī, klausies, man. Zete, nelēkā sēdiet, parunājieties. Pirms pasakiet man, kas sauc eģiptiešu svēto vēsti, ko zināt, ko? Nezināt. Apis, vat tā, vai nav jocīgi? Pats tu kā tāds apis uz pirti velcies. Kas pirti, ka tev sēdz? Nu, redz, kā man viss vienai jādara. Tu tā kā neuztraucies, būs tak tev dāvas mājā, tak tev būs kārtīgs vīri. Es jau varu tāds ceru vismaz. Oi, man nu ir. Man tie loti man ir jāpavaro. Es jau variešu. Labdien, māt! Labdien, Jaunkundzīt, jūs ar Andrīti? Nē, es esmu Andris. Ko jūs teicāt, kas jūs esat? Es esmu tavs dēls Andris, nepazīsti. Nu, pareizāk sakot, bija dēls, tagad būšu meita. Tev kāda nenormāla. Ko tas puika atvilks slīdi? Tu kur manu dēlu? Mamma, es taču saku, ka es esmu tavs dēls Andris. Pareizāk sakot, bija dēls, tagad būšu meita. Ne, nu, jo tālāk, jo trakāk. Es tev pēdējo reizi jautāju.
kur liki manu tēvu? Mamma, es tā kā esmu Andrītis. Pirms gada veicu dzimumaiņas operāciju, un tagad būšu meita. Nu, es krāpties ar iedīgā nepieskaries! Policiju saušu! Manu dēlu, kur liki? Nu, mamma, es tik tiešām esmu tavs dēls Andris. Pavaicā vienalga ko zinām mēs tikai ar tevi. Jā. Kad tev pirmais zobiņš izšķīlās? Pirmais zobiņš, kā tad es to varu atcerēties, viņš bija pavisam maziņš. Pareizi, jā. Kā sauc mūsu suni? Amis, pazina Nereja. Kāpēc tā? Nu, ko kāpēc tā? Nu, visu laiku jūs ar tēvu to vien skandinājāt, gribam meitiņu. Lūdzu, jums meitiņa, priecājieties. Neko jau priecīgs, jā. Paldies tev, dāvs, man tā trīs triekņēra. Meitiņa! Nesatraucies. Un starp citu, mūsdienās tas nav nekas neparasts. Ak, nekas neparasts, jā. Nu, pirtī arī varbūt kopā iesim, ko? Ja gribi varu ar tevi, nevar ar tēvu iet. Neko jau jā, tēvu. Pārāk labi jau tā operācija izdevusies. Tagad tēvam, lai to visu pasaka, ko? Skaisti. Visu savu naudu sapelnīto ieguldīju sevī. Jūs domājat, man bija viegli? Nu, pagaid tev līk, kā kāds? Nu, kā cilvēkiem tagad acīs skatīties? Nu, kas cilvēkiem par daļu? Parunās, apniks. Vai tas slikti izskatos? Ne, nu, vai, tu nesaku, ka slikti. Kur lai tevi lieka? Vai, Dievs, varbūt neteiksim neko tiem cilvēkiem tagad kaut kad vēlāk, kaut kā. Nu, arī nekas nav slēpjams. Dievs, kā tam tēvam, lai tagad pasaka, ko? Ai, Dieviņ, vai? Sveicināti, jaukundz! Labi izskatāties, jā. Vai jūs gadījumā nezināt, cilvēks ar prātu dīvainībām, kā švārds 8 burti, jā. Stulbenis. Stulbenis? Stulbenis dēļ. Stulbenis dēļ, jā. Pagaidi! Tev nekas nav sakāms. Nu, tagad, labdien jau teicu, ko piesieniet. Man nav laika par šito krustvārdu 50 našu var noklīst. Nīko sev viņam prātā, tu neko neredzi! Nu, bet kas tad man būtu jāredz? Labdien, tēt! Jūs tos tā kā mani vai? Mēs... Tikai nomierinies. Viņa būs mūsu meita. Viņa? Jā. Tu man pieredza. Pirms kāzām teica, ka neviena neesot bijis. Tagad, lūdzu, mūsu meita uzreiz nevarēja atzīties. Idiots vecāks, es neko neesmu slēpusi. Stāsti pati, viņam es nevaru. Tēt, es esmu jūsu dēls Andris. Biju dēls, tagad būšu meita. Kas tu ko nesaprast? Nē, tu pagad, vēlreiz, jā, latviski ar lieliem burtiem es švakrāts. Viņa ir mūsu Andrītis. Viņa? Jā. Andrītis? Jā. Kurš no mums ar jau prātā klāt? Andrītis. Tēt, es tik tiešām esmu jūsu dēls Andris. Pirms gada veicu dzimumaiņas operāciju un tagad būšu meita. Nomierinies, jā?
Nē, nu forši. Man tagad būs meita. Un smuka kāda. Vecais, tu ko prātievis skatīsies? Ko cilvēkiem teiksim? Kas dara cilvēkiem? Mazbērns varēsim auklēt. Es domāju, ka ar tiem kādu varētu tā kā nesteigties, jā? Iestrūs ar tiem mazbērniem, gan jau vēlāk kādreiz. Tad man ir meitas, ja? Andra, tā sauksim. Ja tagad meita, Andra. Jūs abi neesat pie pilna prāta. Bet meita. Īdais, tu spīti kaut ko darīt. Maitis. Dēli. Meiti. Mīļo. Dēli. Meitiņ. Nu kā tevi tagad lai sauc? Par meitiņu laikam. Nu varbūt tiešām pagaidām nekur nevienam neviena vārda. Dievs it sevišķi jautāja Zetei visu 7 pagadu uzzināt. Vai tam kāda jēga un cik tad ilgi tu slēpsi? Nu vismaz pagaidām, kamēr es pati pierodu, vismaz pie tā. Lai es laikam iešu atgūties. Kaut kā savēt. Nu, ej. Tu pat tikai nesatraucies, man būs jau labi. Lai es iešu. Cilvēks, kā redzat? Nu redzēt jau redzu. Viņš tā kā Vošinbergs pus, bija tāda radziniec. Traka liela dziedātāja bija. Baznīcā baznīca piedziedāja. Baznīca kungs, tā pat nevās iekšā baznīcā nevar. Uztrepēs stāvēju un valodu. Būsiet kļūdījusies. Es paciemoties iebraucu, tikai esmu Andra kolēģe no Francijas. Kolēģe! Brūte! Tā arī saka. Nē, es nekāda brūte, tik tiešām braucu, paciemošos un braucu prom. Tu nu man tu skaties. Nu, ja kas arī bijis, tad izbijis. Andrīšam ir itīgi ņēmāji. Ak, tā? Un kas tad viņu ņems? Prišķā kundze. Prišā stundze, un lai tā pašai nav? Da nu ne jau pašai. Brītājums tak pēc vīra nocieties. Jā, nu nezinu. Tev nekas nav jāzina. Galvenais, ka itīgi ņēmāji. Punkts. Skaidrs? Ko tad Andrīs ir? Baznīcā. Baznīcā. Lausarārā, ko te viņš tur vek? Vai svēts. A tad māte kurina? Pitī. Un kas viņai ko meklētību, ko? Nu, ja tu tad tie vīrieši sabraukuši. Es tev olīm saknes paši dārgas. Kāds mokas jau. Kādas lielas. Frančiem zin tāds gan tāds maziņas pavisam. Aha, tad tu zini, kāds ir franči? Jā, ka puikas paši nesa pie durvīm klovē piedāvāja. Kā tad tu darās? Bija arī, ka neņēmāmies apkārt netīras. Nestīras? Ar ko tā netīras bija? Tā ar mājasliem taču. Vai tad tu nemazgājies? Jā, tādas kā bērnība, tagad jau vairs neredzēt. Ko tas tu to tādā kuģi redzēt, bērns? Vai tas kāds rādīja vai netīšā? Vecais tevs rādīja. Vācais lētiņas, baltas, siltas rokas. Nē, lūdz tu tāds, tādā bērnu izšķirts. Šausmas! Nē, vecais tevs nāca teica, skaties, meit, šī solās nī cīrī
Andra čoms. Andres kur? Robčiks. Bonjour, monsieur. Jā. Labprāt cēlolaišu pudelēm eksportē. Andris kur prasu? Tepat stāv un runā te. Tu esi galīgi crazy. Zālītis apīpējusies. Neko es neesmu sapīpējusies. Un priekš sevišķi atpalikušajiem atkārtoju. Es esmu Andris. Tu man pautus nestāsti. Es pats redzu. Kas ir kas? Kas tu kāda fida vidēja? Es neesmu nekāda fida. Pirms gada veicu dzimumaiņas operāciju, un tagad esmu sieviete. Sapratu? Nu krūta! Beidz liek! Neticu! Nav. Atceries! 9. klases izlaidumu. Pirtiņā svinējām, uz soliņa mērījāmies. Mājājies līdz zariņam vēl iegriezām. Tāvēs izsāks. Robčik. Kaitī! Andri, tu! Jā, es! Kādā valda pēc par bābu sadomāja palikt? Es tev neesmu nekāda bāba. Es esmu sieviete. Zini, cik skaisti. Sieviete! I ceviči, kad tupus jāčunā! Aizvērtas, Robčik! Klausies! Parādi! Kā tev izskatās? Kā jau liešu tev visiem rādīšu. Es esmu dāma. Dāma atradusies! Davai vienu ātro! Klausies! Intereses pēc fiksi notiek! Šeit tev! Čoms skaitoties! Es nevienam! Tu varbūt vēl neesi dabūjusi? Zini ko? Aizveries, idiot! Nerāši tev jau tāds muļķības vēl. Tev tik tiešām nekas cits vairs neinteresē. Kas tas ir kārtīgam čalim var interesē? Mašīnā sajūtoties sūdu reizējiesi. Ko nu tagad? Tev tik tiešām vairs nekas cits neinteresē. Nu labi. Kāpēc tā izdarīt? Interesanti palika. Pavisam cita pasaule pavērās. Pasaule. Bet sāpēja? Sāpēja. Bet īpaši, kad smadzenes vilka ārā. Atzēnē! Viņu nav! Es jau tikai pajokoju. Klausies! Kur tavēju lika? Citam piešo! Vai burciņā glabājas sadomājas pakaļ? Zini ko? Maļķi, aizveries. Tev nerunāšu. Nopietnis! Es ko savējā! Nemūžam nešķi! Bet tev viss tā dzīves jādara daiktā. Droši ak, to vēl ir ar viņu! Nezinu. Tā ir mana izvēle, un man patīk būt par sievieti. Tev tiešām viss kā viņām! Viss. Vēl arī būs! Bez komentāriem. Laiks rādīs. Domāju, ka tu esi gudrāks. Bet ko tu tagad? Klau! Ko lai es čomiem saku tagad? Tā
liekas, ka tev vizīte pie psihiatra jāpiesaka. Un sen jau. Aģie. Šokčiks. Ko tu esi nedaudz savādāk kā citi un nedod kuram katram retīmnācējam tā tevi sūta pie psihiatra. Rakonams kaut kāds. Vārpēc, nu kā mana izskata. Oi, cik skaisti. Kas to domāju? Nu, meitiņa. Uiet. Kāpēc tieši mums? Nu, kāpēc? Lai tad viņi tur tai pilsētā alējās, cik grib, nu. Tā taču nav tak dzirdēts, ka traktoristi geji būtu. Tā jau vairāk tāda bagāto izspriedz. Lai viņi tur griež nosuj klāt, tā ko grib. Ne jau te, kur Dievs, nu ne jau te, kur viens otru pār. Ak, Dievs, un ko tagad mācītājs teiks? Dievs vai baznīcā mazlaidīs? Dievu dām, labu pasūt grāks. Ak, šausmas.
Pēcpusdienā nocerota lētāk sanāk, jo maize pašai dārgi cepti. Ko tu tas nekasies, nu, sasveicinies? Dieviņš dos par mammas augsi, un tad tev ar beidzot nu meita būs. Labdien, Mārijas tam! Tas ir Mārijas mamma! Labdien, meitiņ! Nu, nekas. Nu, tas jau no laimes, nu, dēls atgriežās. Kā tā? Jā, mēs jau gaidījām. Amaldiņai jau ņēmāju, ka neatkauties, bet ieņēmusi galvā Andrīti, un viss, tu to neko vairs nevar padarīt. Un tā paša bērnam nekā nav dēl. Jā, nu, nu labi. Nu tā tad apspriedīsim darījuma, tā teikt, mantisko pusi. Tā. Tu varēji jau sabučoties ar to vīrmāti. Tā, paga, tā nav, tu nekurāndi mās, tā jau dzēr. Jā. Nu šausmas jau mums ar to skuķi redz. Viņa uz mācīšanos tā kā uzbūrta bija. Acis sabojāja, skolu nepabeidza. Jā, brilles jau kundzei redz nepatīka. Nopirkām lēcas par traku naudu. Tad tik vien jau bija. Viena zupas šķīvi iekrita. 2 dienas gaidījām, kā ārā nāks. Otru pamanījās podā noslīcināt. Pasaka, ko tur nebija redzējusi? Tagad tā kā akla istaba pakulām. Bet tu nekas tiks pie vīra, lai viņš kādā. Mēs vairāk nevaram tērēties. Jā. Ko tu tikpat jauns kungs? Tepat jau ir izgājis. Es tikai uz batīti aizgājusies labāk. Jau brīvi ir labi. Tas ir labi, jā. Reizi cita klausīšana. Jā. No? Kā tā būs ar to mantisko pusi? Mēs atņemamies kāzu rīkošanu. Kāds? Tā. Jā. Dzīvošana pie mums, lai ātrāk ar paši tiek uz darbu. Tā. Nav ko braukāt, degviela tagad ir daudz. Tā. Jā. Nu, pamazām vien, ka to naudiņu arī atdos visu. Atdos. Nu, un tad mazliet tās defektiņus, lai kompensētu visa pretīmnākšana, tā teikt. Nu, nav jau skaistuma karaliene, bet likumīga gan, un tas tagad mūsu laikos ar ko maksā. Kā tā? Jā. Nē, es jau neko, lai jau paši. Paši? Nu, nesaka viss. Bērņiem būs savu tēvu mātu klausīt. Kā tā? Baznīca, bībelē, tā kā tā rakstīts, baznīcas grāmatās, kā tā? Panostīk šur, klausīs, tā kā īcīt. Es jau tā? Es jau nejaukšos, nē, lai jau domā pats. Pats? Jā, pats. Tu, meita, atceries, kā es tev mācīju? Jā, māmu. Nelaid vaļā. Palaidīsi, laimo pati sevi. Saprati? Nu labi, ja paši, te paši, netraucēsim jaunos. Kā tā? Jā. Iesim aplūkot saimnieci. Nu, Andrīts varbūt kavēsies, viņš nebūs tik ātri. Mēs pagaidīsim. Palūkosim saimniecību, to mantu, lai es zinu, ar ko rēķināties. Jā. Jā. Sēdi Tu iztari. un gaidi. Saprati? Saprat, tev. Stulba. Pati zināšu, ko darīt. Smuka? No smuka jau smuka.
nolasīts bez apžēlošanas 25 gadu atpakaļ. Tā Neklausi īstais, nu kas tu tāds? Nu kā, nu esi Jāzeps Sosonīgs. Jā, un man ir dēls. Jā. Bet tu maisies, nu nevari. Anna, Andri goļa. Andri, tagad būs grūti. Rakur Andrunā. Nu, ne? Stādi. Meitenes pieciet paši galā, kas ir kas, te man nav laika, man te ir Tas man kopš dzimšanas. Zinu. Tad tur hamburgeru sēdi. Un tā, ka meitenēm kropis augot. Tēmā? Nu kā tad? Gadu jau kā krūšturi nesāju. Es arī gribu, cik tad dienā jāpēda. Daudz. Un kas tad vēl? Te valda? Nu, nekas cits jau man vairs neauga. Vispārējais jau tikai mazumā rāvās. Tas mīkstais? Nu, mīkstais, nemīkstais. Pats jau vairs neko nevaru. Varu jau ļaut tikai sevi samīļot. Dzirdi, kāda man balstiņa? Tādu precēt? Paldies! Stūpā. Nu tāds čaks. Nu tāds čaks. Mīkstais ne čaks. Dievs, kādā grūta. Skriešu. Man lai kāds vēl te neuzklijās. Lauku traki jāatbrauc. Svešā mājā. Es jau saku, tu kā ir. Kā mēs neko nesaprotu? Tu esi viss satraukušies esmu. Kas noticis? Kas noticis? Šitais tēriņš. Es neesmu nekāds tēriņš. Es esmu tēvs. Un man ir meita. Vai klusē, tu nelaimīgais? Nu, šitos tagad par meitām sauc. Jā. Ģimenīte neko teikt. Un tu, stulbā zete, uz kurieni tu mani atvilki? Es pat neko nezināju, dievgodu vārds. Neko? Jā, nekas. Prišo ģimeni vēl neviens nav muļķojis. Es jums vēl parādīšu. Es jums gan vēl. Viss. Miksto viņa atradusi. Tu neredzi viņam pēc gadiem tādam jābūt. Tu jaunekļi no beča neiet atšķirt. Es visu atšķirt. Manējais pats. Man nevarot. Klausi. Vajag, ka viņi neko nevar. Es pārlūkšu bez apvainojumiem, jā? Rako māja kaut kāda te. Bērnu nevar apskādējam, prom no šejienes. Muļķi māja. Redzi, nu, zete labās sirds kādu lembasu ievārīja. Ko tad es? Esmu tas zemnieks piemaisījusies. Un kur ir zemnieks? Mana meita jāko. Ošs tev saku! Šitai, prišķai. Reku pasniegs atnesa jauno mezglu. Nekā, jā. Ko viņš domāja, ko man meita? Ko? Neko, satraucām cilvēku tagad mūdeni. Ko? Viegas var sanākt, es papriekšos pazīstu. Man taki padomā viens gājiens, dabums un to pidrilku prom, ka es to saku. Vai tā vēl tev nav gana? Vai
Jā, nu tas jau gan ir teleliela. Cik tad ilgi kops, cik ilgi baros. Jā. Tad arī to nēt, šito nēt, nav jau nekāda jēga. Nu, bet es tak tev saku, tā tēle tak ir liela, ka taisies no viņas tak projām, ka tu īsti visu varosi, ko? Maigajam atdošu, lai nē. Māte skaitoties. Nauda tikai prātā baigi jau daudz apēdu viņai. Labdien! Atvainojiet, es esmu Ilze. Kas tur atvainoties? Es esmu Andra. Es gribēju satikt Andri, runāt, ka atgriezies. Jūs esat Andra. Andris ir atgriezies, jā, bet nezinu, kā jums to pateikt. Šausmas, jūs esat viņas sieva? Nē, neesmu viņa sieva. Vai cik labi? Jūs esat draudzenes? Ja jūs tā gribat, esmu draudzenes. Es tā sabijos. Nu kā tad? Domāju, kad Andris ir precējies. Es viņu tā gaidīju. Jā, nezinu, man viņš gan neko nebija stāstījis. Nē, nu var jau būt. Toreiz tā jocīgi sanāca. Kas te sanāca? Nu, mēs ar Andri draudzējāmies. Es gribēju precēties. Un viņš tevi pameta, vai ne? Nē, jau nu sanāca, ka es viņu. Miķers. Tik labi dejoja. Saproti? Mašīnu nopirka. Mēs gribējām precēties. Andris laikam atvainojās, lai izbrauc uz ārzemēs. Jocīgs, vai ne? Jocīgs. Tu dzīvo ar savu miķeri, braukā ar savu mašīnu. Mašīnas sen jau vairs nav. Es viņu sasitu. Mēnes pēc kāzam. Miķeļa arī vairs nav. Arī sasiti. Tas aizgāja. Nu, mīra. Kaut kā parasti. Tas aizgāja. Atvainojās, ka es nejauši. Ai, tā liklija. Ar to liku. Nācās precēties ar Daniku. Nācās pat, vai ne? Nenormāli jau nē. Viņam bija cik forši nošas. Man tāpat. Bet beigās viņš viņa pats nodzēra un pazuda. Tā nu es gaidu Andri, jūtu, ka nevar bez viņa. Tu domā, pēc visiem šitiem miķeļiem un toļikiem tu viņam maigi esi vajadzīga? Es tikai 2 reizītes. 5 gadi pagājuši veselnūtīgi. Kas tu esi? Sieva, ne? Mīļākā! Ai, tā tu es te visu tev stāstu. Nomierinies, neesmu smīļāka. Bet vai tev ir kas no Andra? Acis, maiz? Neko nesaprotu. Un nesapratīs arī. Kur viņš ir? Tepat stāv runāt. Andris runāja. Tu neesi Andris. Lai gan balss gan ir līdzīga. Reizi balss ir tāda pat. Nestīdzi man, kur viņš ir? Es pat saku, tāpēc stāv runāt. Nē, nu mistika kaut kāda. Viņš ir iemiesojies tevī. Tu viņu! Es neko viņu. Es tik tiešām esmu Andris. Nē, nu, tu tu mani turi domā kaut kāda lauka muļķība. Pati savākus un tad lūkotam. Andris ir mans. Tā, neko es neesmu savākusi. Pirms gada veicu dzimumaiņas operāciju un tagad esmu sieviete. Šausmas? Nerāc vieglot? Kas te nu? Bet tik ļoti gribēju draudzēties. Tu esi monstrs, rādēs, es gribu Andri. Vai tad es pēc tāda izskatos? Jā, vēl briesmīgi. Frankensteins. Frankensteins. Protams, mātei arī kopjama tēle. Wow. Kopjama tēle, Frankensteins. Vēl. Sveicināti visapkārt!
Jūs esat sevišķi augurs. Kas jūs esat? Ziedonis baigais. Ziedonis pavasarī. Nē, pavasarīs pie jums nesmu tiks. Ak, jā, vārds man ir Ziedonis uzvārds maigais. Kopā Ziedonis maigais. Ziedonis maigais. Cik liriski, labi, ka ne baigais. Ko jūs gribējāt? Nu, nācu teli aplūkot, saimnieks teica, ka paaugusies. Nedomāju, ka sastapšu tik brīnišķīga būtni. Jūsu valodā tā kā nāca teli lūkoties, vai ne? Nu, kā tad? Sivēru maisā pirkt nevar, ir gadījies. Jūs pat pilnīgi tā kā pieredzi. Protams, profesionāls, jāredz barojums. Citādi gadās kaulu nāda, nāks pašam uzbarot, auzās var iebraukt. Jums te laukos viss naturāli. Protams, lietas jāsauc īstajos vārdos, kā savādi. Ādu paturēsiet? Ādu? Kam jums āda? Nu, ja nav bojāt un ir tīra, varu savāt. Tīra? Āda man pašai vēl noderēs. Nu, kā zināt, grūsnība nav gadījumā. Ziniet, tā nav jūsu darīšana. Kā? Man jāzina, ka man grūsna, man nepatīk ķērpi vasarā. Saprot, jau saprot, var jau arī kaut kā cilvēcīgāk pajautāt. Man ko apvainot, es vienkārši gribēju uzzināt, vai te teikt, lopīši nav mātes cerībās. Nu, vispār es jums te neesmu nekāds lopiņš. Apsargu Dievs, par jums tik to labāko, es par pērnu tevi interesējos, saimnieks tirgot grib. Es jau sabijos, sadomājos, sazinu, ko. Par tevi nezinu. Kam jums viņa? Esmu slaktēks. Lapis? Tā ka nē, līdz ministram man vēl tālu. Profesionāli, es teiksim, tos lopiņus tā. Oi, pusēvis nevar ādi. Nu, nezinu, par tevi tad jārunā ar saimnieci. Jā, labi, laika jau gan. Vai tik jūs nebūtu tā Frančaunkunds Šībermāte stāstīja, da smuka gan nav pļodījusies, nav. Un ko tad vēl Šībermāte stāstīja? Nu, lika saprast, ka tā kā jūs taisties iebraukt laulības ostā. Jūs valodā tā kā meklējos, vai ne? Ko jūs jau... Un jūs ar tā kā braucējs? Nu, doma jau tāda ir, cik tad ilgi vīrieši cilvēks viens var rokas pieklīt. Zards uz rokām veļi jāmazgā un tupiņi jāmizo. Neesat vēl nekāds jaunības, vai tu neesat jau bijis iebraucis kādā ostā? Nu, beļo jau. Man tā sieviņa uz jokiem vien tā. Kā gāja uz aptieku? 8 gadus neesmu redzējis. Jā, tie tu gan jocīgi. Jā, jocīgi. Vēstulī kā atstāja, glabāja. Joki viet, kā lasu vienmēr sniedz. Čau, vecais, es aizēju pie cita tava gita. Jā, es vēl cerēju, bet rādās neatgriezīsies. Nu, tā skaitos salmu atraitis un apaļš bārenis. Nu ko, metam kauliņus kopā, ko? Jā, jums jau tikai tik pie tiem maniem kauliņiem. Nē, es jūs mani pazīst. Cik tā darbā? Es visu kā baznīcā, mans tēvs bija... Dārdznieks un es taisu līķus. Jā, es kā. Un katram savs darbiņš jādara. Gaļiņu garšo? Vienkārši Jā, bet bez manis gaļiņas nebūtu. Nu, neesmu jau nekāds zvērs, esmu romantiķis pēc dabas. Gribi pastāstīšu, ko es vakarā gultā daru, kad neviens neredz. neko es negribu Nu, redzēt. nekas jau liels nav slēpjams. Es neko lielu un arī maziņu negribu redzēt. Nu, neuztraucieties, jāgos. Es vienkārši vakarā lampas gaismā uz sienas veidoju zvēru figūriņas. Putniņš.
Zini, ar lopiņiem es arī tādu jūtām. Es pārunājos, paču minu pakasai zaustiņas. Un, kad es maizāju gaidu, šiks un nemaz nejūtu. Vislabāk man iedatām cūkām. Viņa somlīga rokšķina. Es tuteni zobos bez sišanas. Kasam omariņu, pārunājos un tā. Beidziet, nevajag vairāk. Man zosāda metas. Nu tā pa manu maika. Nāc nu pie tēta, ka pakasīšai zaustiņas. Kur man tas prezentiņš? Nē, viņš ir palicies mierā. Vai šitā rociņā? Mēs ar jauku uzrunājamies. Un kāpēc tā tik skat? Man likās, ka man kaus. Kāpēc kaus? Notika pārpratums. Es nācu lūgt jūsu meitas roku. Ne jau tēva! Precini, pa visām līnijām. Nu, ko tad pati tagad teiksi, ko? Nē, pie šitāda nē, man bail. Tu taču esi vīrišķīga. Dzirdējāt mums, nē. Jāatmūdzinā vadīja. Nāc tevi lūkoties. Ieraudzīt viņu galvu, pazaudēju. Vai labi, ka mana palika uz vietas? Ne, nu, ja tevi, tad to jau var, tad ir iesim lūkoties. Pie šitāda pa sievu. Augos, lai tev katru vakaru. Kas aiz auss? Vai! Augos ir grūti būt par sievieti. Kā tu nedomāji, ka būs tik grūti, nu? Meiteņa Andri, neklausies, vai tu gadi man nedzīvi. Organizētās lopu kaušanas speciālists. Garš vārds, 9 burti. Nevar iedomāt. Slakteris. Tagad jau zinu. Tiešām slakteris, jā. Un es visu laiku atkal miesnieks, it kā derbet nedz. Kas manai vētiņai? Kāpēc tik vēdīgi, ko? Ai, nezinu, tēt, vai nebūšu kļūdījusies. Grūti. Nezināju, ka tik grūti. Zini, bērns, dzīvē kādreiz tā gadās. Nemaz nenāk prieks, ja ir sapnis piepildījies. Bet tu nesatraucies, tu redzēsi. Laiks visu saliks pa plauktiņiem. Un būs atkal labi. Un tepatās mēs ar māti blakā. Ja kas... Tu esi mīļš. Jā, bērns. Jā. Klausies. Ko mēs te sēžam? Zini, aiziesim uz dārzu. Salastīsim zemes, gribi? Jā, bērns, tu ej uz dārzu, es laņemšu kādu traumu. Es būšu tur, jā. Ai, kāds liels logs. Pasakiet, nu kā vajadzēs vēlsties? Neteikuši pateikt. Tagad kā lapsim būsim. Visiem jāredz, visiem jādzird, visi skrien. Ak, vasara. Skandāls, kurš te viss var kliepties. Nekas īpaši jau tā kā nav noticis. Ak, tā nekas īpašs, jā? Priekš ko gods ir maitāts?
gods viņām, ziniet, ne? Pie vienas vietas man tas viņu gods. Pašas šur patilkās, es viņus te neaicinu. Mierā jau tu neliksies, es tak viņas patikšu. Un ko tad viņas grib? Tādu kompensāciju par morālo kaitējumu. Štuku katrai. Pasaki taku viņām, lai viņas iet uz poda. Pati prati putu ievāri, proti nu arī izstrēpt. Jā, vecas viņas, jā. Vecā raganā, ko pērī? Tu pierīsies laimīgi. Es? Tad mūžā! Kāds skazināja meitene kā konfekne, vajadzīgi kā plauktiņi. Tu savedēja riebīgā. Atmasu stundas situsi, skaita mokšanas. Trako māju. Iegāvē, nekādi ziedonīši. Maigāk mums. Saprati kāda? Sapratu, maigāk, sapratu. Kurēm šeit? Palīgā nav, tu taču ārprāts. Pareiši. Sievas mātā arī sveiki. Ja nu sveiks, ko plosies, noliec no nazīti un apsēdies. Ha! Vēl gan nelikšanas. Man ir jāizstāv mans gods. Mans gods ir mani pēc. Ak tā, tev arī ir gods, ne nu gluži kā tādiem deputātiem. Tiem arī parasti skar to, kā viņiem nemaz nav. Valku lūdzu bez apvainojumiem. Man ir. Nu kas ir, nu ko strīdies? Tev te patika. Branga bija, dārgi neprasīja. Siem mutes devu. Kam? Telei? Un tāds vēl par godu runā. Es jau telēs viņu skopstīju jūsu dēlus lopā. Zin, maigajot, cik grūti ir gājis. Uz vīriešiem ni un ni šīs un neko. Ko nu Aurei? Pats līdi bučos. Ne, jā, pats. Nu, nedaukties, nu, neviens jau neredzēja, gan jau vien kā paši. Ak, neredzēju, šitā klārbata izzvanīs šīberiem pa 7 pagastiem. Jā, no labs, nekādus necinājums. Cik tālu mani dovedāt. Es te dzīvoju viens, kas acis jau prūma. Neviena mani negrib. Nu, ko nu pīksti, nu tēviņš tā kā vērsis bija, tagad ņuņā vienā kamā. Jā, manai 7 kaps tik mierdos, ka galvēs lejā netīšos es. Vai nu tik patīka? Celies augšā. Necelšos visu, jāpūkmē. Celies augšā un ātrāk kā citas reizes. Šonadāk. Loks tāds! Celies augšā! Neviens nesaprot manu maigos vēstīt. Kā? Kur ir tā klinika? Kādu tu meklē? Trakomāju vai? Nē, tā taisīties gribu. Palūks, vismaz varbūt neaptaisies. Tikai vienu, viss tiek kontrolēts. Es gādot tādu iekārojama meičas noka, kas vājas precinieki brauc. Būtu jau. Es neko nezinu par klīnikām, prasi Andrai. Neprasi. Ziedonīt, ej. Es tevi lūdzu, ej. Jā, atvainojies. Es būšu varbūt tāds mazs mums tekuntiņš. Iekārojama tā. Nu, būtu, Ziedonīt, tikai ej. Labi. Tikai ej. Pierunājot, taisam operāciju. Un es jau viņa. Jā, ko? Tu tās atrazītas gadas atsaukšanā. Jā.
jā. Jā, Silvija, jā. Nē, nu kaut kas šausmīgs, kas manos gados tik nav jāpieredzēt. Nē, nu nepietiek jau kā viens par spoku uztaisījies, vēl otru pataisījies. Pilnīgi sākās. Kāpēc tieši mūsu mājām? Kas vispār? Kādēļ pavisam karstu? Kas kuram dara vispār? Ko gribu, to daru ar sevi. Visi kā aptrakuši šitai. Brauciet lēnām pār tiltu, draugi. Brauciet lēnām pār tiltu, draugi. Un neiekrītiet, brauciet lēnām pār tiltu, draugi. Labdien! Lai, labdien, Rungas kungs! Kad jau līdz pagastam arī ko? Jā, aizgājis gan. Tā tad nu neaizies. Jūs apgalvojat, ka sastāvat radniecīgās attiecībās ar šo personu. Kādās? Es atkārtoju, radniecīgās. Nē, sastāvu, kā tu bez sastāvēšanas. Viņa ir mans meita. Tad mans meita, jā. Tur gan jums te viss notiekas. Šodien meita, rīt varbūt tās atkal dēls, vai? Ko jūs īsti vēlaties? Ar jums, pilsonī, mums būs atsevišķa saruna. Susariņas kundze, es palūkšu mūs atstāt divatā, jo turpmākais sarunai būs stingri konfidenciāls saturs. Nu, meita turies, ne nu, ja jau valdībai vajag, tad vajag. Vajag turēt. Nu, jā. Stāvos priekšā Runga, pagastu starpattiecību normalizācijas uzskaitas sektora, Eiropas koordinatīvās komisijas vecākais koordinators. Vai es neizticos? Kā iespaidīgi. Es jūsu vietā nebūtu tik optimistisks. Kas jūs īsti esat? Kā kas? Andra Susuriņa. Ak, Andra Susuriņa. Bet mums ir citi dati. Pasīti lūdzu, varētu uzrādīt. Tā. Ai. Melns uz balta. Andris Susuriņš. Dzimums? Vīriešu. Interesanti. Ko teiksiet? Kas nu ko teikt? Mainīju dzimumu. Visi jau tāpat zina. Ak, mainījāt dzimumu, ja? Jā, tā sanāca. Ak, sanāca. Un ar ko saskaņojāt? Un ar ko man būtu interesanti jāsaskaņo? Saskaņoju pati ar sevi un mums nekas nebija pretī. Jums nebija, ziniet. Bet pagastam gan ir. Kāda pagastam daļa gar mani? Ak, kāda pagastam daļa? Jūs skaitaties pilsonis, nevis pilsoni. Pastāv stingri uzskaita, cik vīriešu, cik sieviešu, arī tādu, kas slāga nezinu. Vienmēr sakot, visi ir salikt pa plautiņiem no jaundzimušā līdz nelaiķim. Un tagad pēkšņi, opā, Andra Susuriņa. Kur man jūs likt? Liekat, kur gribat? Man vienalga. Kur gribat? Nekā nebūs. Pastāv stingri uzskaita. Atkārtoju. Skaitat, kur gribat. Un liekat mani mierā. Kāda problēma? Nē, jūsu bezatbildība grauj valsti. Tieši tā. Un tie ierēdnīši. Mēs. Cik zināms, jūs ierēdnīši arī savas rociņas. Ko? Ko jūs te iedomājaties? Avaltūristi un laimes meklētāji izzājās ne par ārzemēm. Kur ir jūsu patriotisms? Upurēšanās valsts labā.
nodoklīši. Jums visi ir samaksāti. Ziniet, kur tas nav jūsu patriotisms? Un tad citu nodoklīšus es maksāju godīgi. Ko es piesējāties? Es nepiesienos. Es precizēju. Skaitiet, kur gribat un liekat man mierā, kā ar problēmu. Nekā nebija. Pastāv stingra uzskaite, atskaite un pārskaite. Tie ir mūsu valsts stūrakmeņi. Bez kontrols un kontrolētāju kontrolēšanas valsts, un arī pagasts pastāvēt nevar. Kontrolējat savus kontrolējamos un liekat mani mierā. Kur ir problēma? Problēma ir. Jūs skaitaties pilsonis, nevis pilsone. Kas par to? Ir kā jau nekas, bet, ja pilsonis izdomās aiziet uz sieviešu konsultāciju un nedod Dievs saņemt grūtniecības pabalstu. Ko tad mēs darīsim? Valstī patreiz katrs santīms ir ārts. Līdz tam vēl tālu? Zinām to tālu. Jūs principā piedarat pie sociālās riska grupas. Sakājos, kādas grupas? Jums laikam nav kārtībā viss ar tām lietiņām. Un tādas personas ir tendētas uz pašnāvībām vai vismaz domu mēģinājumiem. Jūs tikko pats to izdomājāt? Nē. Lasīju kriminālistikas rokas grāmatā. Tur seksuāli nelīdzvarotas personas bieži izmetās pleikiņi, atvadu vēstulīte, diņinā un sveiki. Mākas tam tas ir vajadzīgs. Ziniet, man jau liekas, ka jums pašam kaut kas nav kārtībā. Kad jūs te pats pēdējoreiz sastāvējāt intīmās attiecībās to, ha? Kāpēc uzreiz? Pēdējo? Jūs arī pārredzat, vai? Pamierinies jau tikai pajūšu. Sabījos. Vēlreiz atkārtoju. Tad ar psihi un intīmu man viss ir kārtībā. Izbeidziet! Es neesmu tāds. Pēdējā laikā arī vīrieši man sāp ļoti patīk. Kā tev te pūciņa vaļā sakārtošu? Tūlīt izbeidziet! Es pildu pienākumu! Man jau patīk, ka tu pildi. Tūlīt! Izbeidziet! Kā mēs palikām? Ir tā, ka starp mums nekas nevar būt, bet varbūt tomēr... Nē, beidziet! Es
Vai, meitene, ar no ierēģiem turies pa gabalu, es tā tev saku, nu nevajag. Es jau laikam sāku pierast, ka man ir meita. Ja tikai tie cilvēki to visu saprastu. Nu, gan. Ej, parādīšu to. Man to pasi jāsūtīšu. Gan jau var. Ejam, es to teju uztaisīšu. Tu teji, ka man būs tās kumedītas, vai ne? Šito kaunu piedzīvot mums, priekšo ģimenei. Viņi pat samaksās. Par visu viņi samaksās. Transvestīti no lāpītiem. Ko tad viņi tagad ir visi? Tāpēc, ka noslēpušies, bail viņiem ir. Tu stāvi te un sargā tā, ka lai pērgaram netiek. Es iešu savam rokam, šito netiklības pērēkli izdauzīšu. Tu saprati mani? Stāvi. Stulbā. Kas no izdauzīšanas mainīsies? Tāpat bez šāpalīm. Ak, mana galva. Sveiki, Jankons, jūs jau pārtaisītā. Pats kā negataisīts. Stāvi nost. Kas man var liekt? Man neviens nav tik mīļas pierisināts. Ai, cik patīkami. Nepļauksti daudz. Kas tu esi? Nu, cilvēks, vīrietis. Neredzi, vai? Nu redz, kaut ko jau redzu. Bet īsti kā pa dzimšanai? Īsti, viss vietā pārbaudīsim. Nu ticēsim jau, ticēsim. Kas kota? Es no meitene vēl. Vai, cik īsta? No īsta. Kā pa dzimšanai? No īsta jau īsta. Cik patīkami. Kā būtu, ja mēs tā divi īstie pa īstam kopā būtu, ko es? Ai, nu tu vai dzīvāji, paga. Vai tik tu mēs no tās sosureņo baltas? Pasaru Dievs! Nu, ko tad tu šeit meklē? Muļķības prātā ienāca gribēja, kā viņējas par sievieti. Cik redz? Viņa šis kā bilde. Jā, tu man arī uzreiz iepatikas pajauna pēc tā laika. Zini, man darbs tāds savāds. Slakteris, tas nekas? Nu, kas tad baigi? Vienmēr svaigam gāļa. Nu, kā tam tevi sauc? Ziedonis maigais uztraucos, ka jauc puika. Nu, forši! Es pušu maigā pušu, noviebies prišā. Puš! Nu, es jau tā kā ar vienu. Nu, tu nejoku, bet pa īstam. Ar visu mācītāju. O, vēlos, cik tur trūka būtu pa bābieti palicies. Jā, mīļais, jā! Marija! Kas tā te notiek? Nu, tai vaļā viņu! Es dabūju! Ko dabūju? Galīgi? Nē, tas kaut kāds 6 tevi. Man tāda mantiņa zemvaļaga. Galīgi jau esi. Tu laid viņu vaļā tūlīt, kad es tev saku ar labu kommu. Trakumāji kaut kādu, nu te taču nevar bērnām stāt brītiņu mierā, nu? Laid vaļā! Nē, ko likt to darīt? Ko? Tu lusē kā tāds jankām viņš ūdene? Mutē ieņēmis, vai tu mēstēsi vispār? Es nācu lūgt jūsu meitas roku. Ko tu teici? Ko tu teici? Atkārtot. Es domāju.
gabuliņ. Pagaidi, bet vai tu nebūs no tiem plikajiem? Kādiem plikajiem? Nu, tev manta ir? Vai tikai dvēsele un pit? Jā, Donču kompā. Joks, ir man kūts, man ir kautuve, zeme, mašīna, māja. Tu tikai neaizmūs tik ilgi medīcu. Priekšās kundze dzirdēja, meklējāt mani. Jā. Dusmas jau bija, kas tiesa, tas tiesa. Andriņu neaiztiesiet, viņa ne pie kā nav vainīga un neļaušu aiztikt. Meitu pie vīra izdodu. Beidzot! Vai apsveicam. Sveicam, jā. Skatos jau tā labi ir jau izdevusies. Jūsu ģimeni kā galvenos vainīgos aicināsim arī kāzās. Tu tiks sarunāts, ka tu to līgavas pušķi gan neķer labāk, ja? Nu, paldies, kāzās jau iesim tagad jau. Kāda prieka, kāda laika, iesim bērni mājās, no mantu skatīties, tev iesim. Nu, labs kāds labi beidzas. Tad nav kāsās kundze mājā. Jā, mētiņi, es jau arī cerēju kādreiz mūsu mājās. Kāzas būs laikam jau. Nesatraucies, man mājās būs. Nesatraucies. Mēs taču sarunājām, ka prasts nav piedzīvosies, nu, visa likuma vārdā vajās, esot tiču. Bonjour, Mīļā, kā es biju sajūgojies? Tu vispār apcer, kas te notiek? Nu, pēc, mīļā, tas bija hipsoši, ka tas tādēļ tā smējos. Jā, tīpaši, ka tā mamma naudāja, ja? Es kā tu nebēs prieki. Ai, nezinu. Man maz viņa gribēs. Pāpocis jau tā pie manis pieradis. Jā. Tā jūcīgi sanāca. Klausies, turpmāk sanāsim, ka mēs būsim tie, kas mēs esam labi. Jā, es tev piekrītu. Kopā. Jā, un kas ir atzinušais? Sauc vecāks. Ko? Nogaidīsim bišķi. Kā sako, dūši nav ko? Kad uz jocīgiem tad... Tagad nu sauc. Beigt. Mamu! Mamu, tētē! Mamu, tētē! Kas te par tādu draustīšanos? Vai te tu kunstrēks kaut kur? Tēvs, tu mani! Māmiņš iedod, mēs ar Sandriņu gājām projām. Vainprātīgie! Man tās pateikt, kas tu tevi dod. Nu zini, puiši par šito. Kā vajadzētu... Iedzer! Uz atkal redzēšanu, atzimšanu, un pieprasīstri mums. Vai jau mēs jau lūdzu pazīstam? Tēti, lūk, Sandra, mana līgā. Vai ne? Jaukākā meitene tā salē. Negribējām neko sliktu, tik mazliet jautrības. Te ir jautrības, te nebūtu. Kas tiesa, tas tiesa. Kas tikai nebija jāredz un jādzird. Vai, meitiņ? Nu, tu jau man tagad jau kā pašas meiti jau. Es jau tā jau pierast pie tā. Vai tagad sanāk tā? Vai? Man tagad nebūs steigtas. O, teikt, nomierinies. Meitene, man meitene gan. To jau mēs zinām. Māti, tu dzirdēji? Mans meitiņa būs klausies. Jau, nu pagad, nu tad te tikai runās. Ja varbūt kāds kaut ko arī ielies. Vai, meitiņ? Parasti jau saka, ka pēc priekiem nāk asars. Tagad ir kā otrādā. Nu, vai tad beidzot to pudeli kāds Mamu, nesīs? te
Mēs ar Sandru nolēmām precēties. Vai jūs piekrītat? Nu kāda broda? Kāda, jau esam vienojušies, tur palīdīja formalitātes. Atsaka jocīgs piekrītam. Nu, protams, ka piekrītam. Nu, nes tak to putekli. Nes. Vai, Dievitā, vai, Diev. Tā klausīs. Vai, Tāds nāpties. vec, būs kāzas jātaisa. Sveicināties apkārt vēlreiz. Kas tas tā? Mūsu dēls Andris. Tas tam taisnums viss tā. Džeki, tu var palīdzi. Nu, es runāju, tu nevienam neteiksi, ka es tev skūts. Tu mani? Nebūs. Labi, labi. Čau, Ziedonis! Nu, gan es vairs neko nesaku. Kas? Mēs visi esam tie, kas reiz esam. Tas bija tikai joks. Joks? Joks gan. Joks? Nu, labi. Tad es jūs lūdzu oficiāli mūsu kāzās. O, nu tad jau mēs arī jūs mūsējās. Idiotis! Nu tas smiets! Man tak tādu jaunu, tas smiets! Tāds Nu tas pomis, nu tas pagastā, tas Nu, runga, nu. Nu tas runga, nu jūs tādi, tādi! Uš! Labāk, apvienot ir visapkārt. Es gribēju pateikt, ka mēs arī precamies. Jēzupī, Marijai, nu tagad tā jūsu sētā, tad būs vien baigā līgošana, ko neko. Viss kāzas, jā. Alus būs vēl uzvajag. Jās. Un noņem mūziku, tad Ka jūs mūs šodien atbalstījāt, ka jūs bijāt šeit, kuplinājāt mūsu pasākumu, redzējāt mūsu brīnišķīgos māksliniekus. Sirsnīgs paldies! Es ceru, ka šī pēcpusdiena bija jauka kopā ar mums. Paldies jums!
Mēģināt to filmu ielikt vismaz! Nē, Zilija. Tūlīt! Neredz dēlu, man!